kārtīgi aprīkoto telefonu aizstāvi noteikti apgalvos. Ir taču veikalos arī pavisam lētie telefoni par 20 latiem. Tiesa, tomēr pat tajos lētajos aparātos visbiežāk jau ir krāsains ekrāns un MP3 mūzikas atskaņotājs. Nu labi, ir arī kāds rats arhaiskāks izņēmums, taču viena ārkārtīgi būtiska problēma tiem visiem joprojām pastāv. Tās ir mazītiņās podziņas un sīkie burtiņi cipariņa ekrānā, ko, piemēram, cilvēkam gados pat ar lasām brillēm reizēm problemātiski saskatīt. Cik izpētījām, Just 5 telefona dzimtā pašreiz ir 2 modeļi, un drīz pasaulē nāks arī 3. Lai arī viens par otru dizainiski un ergonomiski modernāks, tomēr tiem visiem ir vienota pamatideja. Tas ir tiešām vienkāršs telefons zvanīšanai ar lieliem taustiņiem un izteiksmīgi nolasāmu ekrānu. Telefons izmēģinājām paši un atradām arī kādu izmēģinātāju no telefona īstās mērķa auditorijas. Apskatoties šiem telefoniem, var ļoti skaidri redzēt, ka viņi pamatā ir paredzēti zvanīšanai. Lai vispirms varētu piezvanīt ar viņiem, rekursānā ir jāatbīd tāds neliels slēdzītis, kas ir taustiņu bloķētājs, kas īstenībā ir ļoti ērti, tas tā kā dārgiem viettelefoniem, ka nav te jāspiež kaut kāds izvēle un tad zvaigznīt kaut kas tam līdzīgs, bet tā vienkārši čik pabīdi un telefons uzreiz strādā. Abiem aparātiem tāds sānāja tāda podziņa bīdām. Zvanīšana ar šiem telefoniem ir tik elementāra, cik elementārai tai būtu jābūt. Lieli cipari taustiņi un uz ekrāna lieli, labi izgaismoti cipari. Šādu telefonu pavacāki cilvēki tiešām varētu lietot bez īpašām grūtībām un bez tā saucamajām lasām brillēm. Ļoti vienkārši paņem un ar taustiņu atrod savu vajadzīgo, nospiež vajadzīgo burtu, atrod vajadzīgo cilvēku. Tas ir vienkārši iemācīties. Tas nav sarežģīti. Ir viens labs punkts, ko es arī uztvēru, ja es, teiksim, atrodu savu vajadzīgo un nospiežu zvanīt, tad ir iespēja tomēr nepiezvanīt. Mana Nokia momentā piezvanīs tam cilvēkam, bet šeit es varu, nav pareizais cilvēks, es izslēdzu. Jo ir 2 reizes zaļais taustiņš jānospiež, lai es piezvanītu. Tas nav slikti. Kā vēl vienu nozīmīgu telefonu lietojamības plusu ir jāmin tiešām skaļais zvana signāls, kuru maksimālajā skaļuma līmenī nesadzirdēt ir stipri pagrūti. Starp citu, telefona spēja skaļi bļaut tiek izmantot ne tikai zvana signālu, bet arī vēl kādai unikālai un interesantai funkcijai. Pēc lielā ekrāna un lielajiem taustiņiem otra būtiskākā šo telefonu funkcija ir lūk šī te aizmugurē oranžā SOS podziņa. Kam tāda ekstra ir vajadzīga? Būtībā, ja pieņemsim cilvēkam gados paliek slikti ar sirdi, viņš var vienkārši nospiež šo podziņu, paturēt. Aparāts sāk skaļi baurot. Es tad atslēgšu, lai vispār jūs mani varētu sadzirdēt. Tā. Izdevās. Aparāts sāk skaļi baurot un paralēli viņš uz iepriekš ieprogrammētiem numuriem nosūta īsziņu, ka man ir palicis slikti, lūdzu palīdzi. Un tad, kad šīs īsziņas ir nosūtītas, viņš arī uzreiz sāk zvanīt visiem šiem numuriem pēc kārtas, kamēr kāds atbild, lai varētu sakomunicēt un šis cilvēks gados izsaukt palīdzību sev. Tas skaņas signāls ir arī atslēdzams, protams, jo īstenībā, kā jūs dzirdējāt, viņš ir stipri skaļš. Un man ir neliels aizdoms, ka reizēm arī no tā skaļuma pašam var palikt slikti. Bet pēc būtības viņš ir paredzēts, lai tad, kad cilvēks, noģības vai kā, pēc tam, kad viņš ir nospiedis šo podziņu, lai viņi pēc tam var atrast. Vai tas būtu mežā, vai palielā mājā, kur tas cilvēks ir palicis, lai viņi varētu atrast. Bet ja man izdevās ar šo skaņas signālu arī savu aizmigušo kolēģi pamodināt, ka viņš no rīta nekādi negribēja celties augšā. Mūsuprāt, ņemot vērā šo telefonu vienkāršību, to varētu tikpat labi lietot arī jaunāko klašu skolnieki, kuriem iepriekš minētā SOS zvana funkcija varētu noderēt arī mazliet citādākā sadzīves situācijā. Es vakar rādīju vienai savai klientei, stāstīju par šo telefonu, un viņi nopriecājās, ka tas būtu ļoti labs skolas bērniem. Tādiem pusaudžiem, kam uz ielas var gadīties nelaime. Viņi teica, tā ir laba ideja un nav dārgi. Tas drīzāk skolēniem tādiem pusaudžiem, ka var, vai pēc skolas, ziniet, kā tagad gadās nelaimes uz ielām vai pēc diskotekām, tad gan var saukt palīgā. Un tas skaļais signāls, es domāju, ka atsauc palīgus jau pats pa sevi. Tā kā arvien vairāk ir pietuvojies tumšo rītu un vakaru gada laiks, tad tumšās ielās un kāpņu telpās daudz biežāk par SOS signālu varētu noderēt telefonā iebūvētais LED lukturītis. Tas ir visai spožs, bet baterija ēd maz. Turklāt vērtīgi, ka lukturītis darbojas arī telefonam, esot pilnībā izslēgtam. Tad vēl viņam ir lukturītis, kas ir laba īpašība telefonam. Es tagad domāju, vai viņš deg gan. Naktī apskatīties, cik pulkstenis un vai kāds nav ienācis liekas dzīvoklī, teiksim. Ir ļoti laba iespēja aizslēgt viņu, noslēgt
taustiņus, lai nebūtu lieka zvanīšana. Ideāls pulkstenis. Šie telefoni tīri emocionāli uzveidina atmiņas par tiem laikiem, kad citādāku sakarīgi nemaz nebija, kā vien ar šādiem pavisam vienkāršiem vienkāršiem ekrāniem un elementārām pamatfunkcijām. Bez zvanīšanas vien mums vēl pieejams, protams, izziņas, zvanu vēsture, telefona grāmata, kā arī mazās papildu ekstras, modinātais kalkulators un arī radio. Savukārt otrā pusē mums ir tāda interesanta interesanta funkcija FM radio. Un kas ir ļoti būtiski atšķirībā no citiem telefoniem, mums nevajag austiņas, lai viņi klausītos. Mēs vienkārši to FM radio ieslēdzam, pamainīsim frekvenci uz Latvijas Radio 2. Tāds mazdārziņa radioaparāts. Varam nomesties zemeņu vagā, ravēt zemenes un klausīties Latvijas Radio 2. Un, protams, ka mēs varam arī apakšā pieslēgt austiņas un klausīties austiņās. Austiņas viņam nāk līdz komplektācijā. Tas, kas man likās baigi fēni, oranžs lādētājs. Mūžīgi mājās nevar atrast, kur ir telefonam lādētājs. Kaut kur melns, tāds necils, noklīdis. Šito vismaz pa gabalu redzu uzreiz. Vēl, kas ir pozitīvi, telefonam ir diezgan liela baterija, respektīvi 1000 mAh ietilpība, kas nozīmē, ka tādā normālā pļāpa režīmā es domāju, ka viņš 5-6 dienas varētu izvilkt. Ja cilvēks maz runā, tad arī pat ilgāk par nedēļu. Kā jau sākumā minējām, šos telefonus pasaulē virza uzņēmēji no Latvijas. Idejiski, tehniski un dizainiski tie ir tapuši mūsu zemē, bet fiziski ražoti tiek turpat, kur lielākā daļa visas pasaules elektronikas. Tas ir Ķīnā. Pateicoties oriģinālajam dizainam un funkcionalitātei, aptuveni 2 gadu laikā Just 5 sakaru rīki jau veiksmīgi iekarojuši Krievijas un ASV tirgus. Turklāt īsā laikā pamanījušies arī nopelnīt ļoti nopietnus pasaules mēroga apbalvojumus. Dizains ir veidots tā, lai to būtu tiešām ērti un vienkārši lietot. Un kas ir ļoti būtiski, šis dizains arī izpelnījies atzinību pasaulē. Konkrēti vecais modelīts pagājušajā gadā ir saņēmis IF produktu dizaina balvu. Un šis telefons ir saņēmis šogad IF produktu dizaina zelta balvu. Dizaineri aprindās šo apbalvojumu IF produktu dizaina balvu sauc par Oskaru. Tāds dizaineru Oskars sanāk. To mēs arī varam redzēt šeit uz kastītēm. Savukārt otrā pusē šī emblēma uz kastītes, tā ir FI balva, kas nozīmē to, ka šis Just 5 zīmols pagājušajā gadā Krievijā ir atzīts par gada veiksmīgāko zīmolu visā Krievijā starp visiem jaunajiem produktiem un uzņēmumiem un zīmoliem. Ņemot vērā telefona oriģinālo noformējumu un kolorītās krāsu variācijas, mūsuprāt, tikpat labi šādu sakarīgu varētu ikdienā lietot arī kādi ekstravagantākie ļaudis, kam principā ir vēlme atšķirties no pārmoderno skārienu telefonu lietotāju bara.